Sveiciens otrajā naktī. 10:11. Protams, te nekas nenotiek bez pļēs. Man pusdienas izšķīt pa zemi. Vienu olu sev pat nomizoju. Banāns un ābols. Vēl joprojām ir iekšā kastītē. Olu viena izšķīdus. Bet viena vesela. To es apēdīšu. Tūliņās ir pusdienas laiks. Karoči problēma maziņa. Galīgi saplīst ķēdi. Un ne jau no uz akmeņa saplīst ķēdi uz celmu. Tāpēc, ka šitie posmi ir sadiluši daudz veidi. Šitās laipas paši pa sevīm lūst kopā. Nu, un tur viss ir slikti. Bet ar vienu priekšējo ķēdi mēs nevaram braukt. Nav vienādas slozus tandēmiem. Nezinu, cik tas ir pareizi, bet to es uzskatu. Varbūt kāda mehāniķi, kas skatās, var iekomentēt. Vai var braukt ar ķēdēm tikai vienā pusē. Tas būtu interesanti uzzināt. Cerams, ka es dabūšu ārā un dabūšu atskrūvēt, jo kāds ir otrādāk uzlicis šito te. Šitā nekad neliek, jo savādāk ir sūdīgi. Skrūvi nodilst un tu nevar dabūt vaļā. Labi, skrūvēs. 22 un 24 tieši nav. Nu, what the fuck? Nopietni būs pakāsts. Labi, ieškrīties tajā otrajā kastē. Bet tas gan ir iebērziens. Kas jau traks nav noņemt ķēdi, bet ja nebūs šitie te, tad gan būs diezgan bēdīgi. Bēdīgs tas viss pasākums. Nē, nu kā, parasti atslēgas krūvē. Bet nav jau forši. Šitas tā nē. Mazie svētki. Kaut kādu iemeslu pēc tā muciņa bija durvīs. Jo tā kastē nebija. Un tagad moments. Pievelk. Un jā. Tomēr dabūšu vaļā. Seipīs. Es nezinu, kaut kā bieži vien pievelk nedaudz. Pēc tam skrūvēju vaļā. Un tā vienmēr sanāk. Un viss ir forši. Tagad būs jāskatās. Var gadīties, kad jāiet pēc ķēžu atslēgas. Man jau būs. Jo var gadīties, ka nenāks. Nevarēs dabūt šitos iesist iekšā, jo te tāda kantīti nodilus. Es vienmēr daru to tā. Savalka ķēžu atslēga. Iesiet līdz vidum. Abas divas posmas. Noņem no ķēžu atslēgu. Vienkārši izsit ārā. Tas ir ātrāk nekā tu tur ar āmburu skaldu pusstundu. Tu viņi redzēs. Šitā kantīti piedalus. Skatīsies. Tā, kantītē pārdabūju. Tagad otru es arī sākumā atsitīšu, jo savādāk tagad atsit šito. Viņš uzreiz, galīgi izsit ārā šito, te kaut arī tagad varētu. Viņš uzreiz viņu paver vaļā. Un attiecīgi, ja tur ir kantīti, tad vispār nav varianti. Ja ir ritīgs sadils, skatīsies te jau uz augšā.
Tur nav variantu, tur ir jāliek atslēgas. Ja no tās puses kā varēja pārbraukt un kaut kur no malas pasist. Bet es zinu, ka tas viss ir čakars. Un pēc tam tu pārbrauc, cipa tajā vietā, kur tu var normāli uzsist. Un pēc tam tu brauc atpakaļ uz to pozīciju. Un tur tas ķēdes vēl pa pārspriegot. Ja viņš būtu mazāk nospriegots, tad būtu labāk. Tad viņš tur padotos. Bet ar šīdējām jau arī ir tā, ka viņām jābūt nospriegotām, lai varētu normāli braukt ar viņām. Savādāk viņas uz apli griežās. Kaut kā tā. Nezinu, vai nu es nevaru atrast lietas, vai nu viņas vienkārši nav. Jo šeit ir tā, ka ten ir vajadzīgi 3-6 muciņi. Kaut kad es pēc atslēgai laikam, ka jābūt. Un es viņu neredzu. Nekur. Man busā bija tas lielais komplekts. Nu labi ir. Te tikai jāpievelk tik cik paņemt līdz viducim ārā. Un tā, bet principā te tāda liela atslēga nāk visu. Uz tirkšķi. Trunk. Mehī jau dara to šito te. Vienkārši raķeni. Liela raķeni viņiem ir un tad viņi ar viņu viss izdara un ir kārtībā. Es saku, pievilks tev tieši tāpatās šito paņems un mēs, saku, bet tas ir pavilk, jo viņš kustās un viņš nenāk ārā. Tad bez ķēžu pievilkšanas vispār aulis ir. Sūdīgi, jo? Pasist. Bet tikala. Braucam pro. Nu, es viss ir sadarījis. Viss ir kārtībā. Bet no tās ķēdes ir tur pēdējā vasara viņā, vasaras ziema. Tur nav variantu, viņas beigsies. Jo visi tie posmi un starposmi, tie, kas ir, kas savieno tos ķēdes, viņi ir čupā, jo viņi jau visi ir nodeluši vairāk kā trešā daļa. Palikusi ir, drusku vairāk kā trešdaļa no sākotnējās. Tas nozīmē tikai to, ka tur tas ilgi viņas neies. Uzēdu oliņu. Tā jau man būtu 2 oliņas, ja nebūtu izšķīdus kādu oliņu. Bet neko darīju. Tā gan es braukšu pakaļ. Es vedu to galu, kur es zāģēju, un kur man bija jautājumi sev, kā es tur izvest, cik traki ir un tā tālāk. Godīgi sakot, galīgi ir ok. Nebija, bija domājis, ka būs sūdīgāk. Nolikt to trauksni gumijas. Viss čotka, viss var saprast, tur daudz krautnējumu nav. Varbūt viss ir tur tā kā vienā čupiņā, varbūt nedaudz vairāk, bet principā ir galīgi ok. Jāpazāģē ir kvalitatīvāks tās čupiņas. Jā, tas skaidrs. Tas arī pa lielam viss. Damāram es prasīju, kā gāja tur, tajā iepriekšējā cirsmā. Tur bija tāda ugunskur vairāk, bet ņemot vērā to, ka te tas krautnējums skaits nav tik liels kā Latvijā, tu vari diezgan ātri ar to, jebkurā gadījumā tikt galā.
Vot, tā kaut kā. Rekur maziņš padoms tiem cilvēkiem, tie, kas strādā uz forwarderā, nu kaut kādu, kam ir IBC un tā tālāk. Tad, kad tu strādā sev priekšā vai pako, vienmēr obligāti turi pirkstu uz Z pogas un strādā ar izbīdītu teleskopu cilindru. Jo vienā brīdī, kad viņš iet iekšā, un tu nemaz nepamani, ka tu vari uzsist pa jumtu. Nemaz nepamani, ka viņš jau iegājas iekšā, un tu tur ķeksē, viņi ķeksē, un tu jau tā tung, tung. Nu, ir tā gadījies vienkārši pašam. Un tas izteikti ir uz grozāmām kabīnēm, uz parastās kabīnes vairāk kaut kā, nu, mazāk tā ir bijis, nu, kaut kā tā. Čeraču bija, ka tur ir augšā ceļš iet, tā kā, kuras bija izzāģējis un tā. Un tad ir vēl viens tā kā spoku celiņš bija uztaisīts, un es viņu pats uztaisīju, nu, lai tur nav jābrauc, pa viņu ar Hartika izbrauc. Un es tur apkārt negribēju braukt, jo tur diezgan tīzlatā izbraukšana pārmests materiāls, šitie te gribēju pārmet, tā kā nekur tajā zonā tieši, vaļķis tieši, lai man tur nav jābrauc pārmetiņus un tā. Un es skatījos pa šejienu, es varēs uzlīst tur augšā, pēc vēl Indijas tur uzkāros. Te grūti saprast, bet šitie visi reāli lieli akmeņi, tā kā viņi ir lieli, visi. Un bez ķēdēm tagad slīd vairāk priekšu, un tas normāli. Un tad es atpakaļ es netiku, es visi izbraucu cauri. Gribēju labāk, nu, bet jā, sanāca tā kā sanāca. Tu jau tur neko nevar darīt saistībā ar to. Tu jau plāno, lai nu, forši viss raitāk iet un tā tālāk, bet, nu, gadās jau tā, ka, ja reāli nebūtu tas, nu, es tā kā iečakarējies, ja, teiksim, būtu iepis pīpī, tad es būtu iegūs kaut kādus savus, tur, nezinu, 5-7 minūtes, plus mīnus. Tas tomēr ir daudz. Tā, un tas arī šeit, cik šitas ceļš man ir viss. Ko es uzliku jau arī atzīmīt, bet es skatos to, ka es varu iegūt nedaudz laiku, lai es nebāžos te vairs iekšā. Es viņu rekur uz blakus ceļu pārcelšu, arī pie tiem pašiem sarkanajiem baļķiem. Un, attiecīgi, man šitas ceļš būs vispār novākts nost un viss. Viena papīrenī tur cauri ir. Man te nebūs vispārībās jābrauc. Ka tā kaut kā. Es vēl čūpiņā. Ja tas nākošais ceļš jau ir stipri labāks. Tas vispār ir tāds diezgan sūdīgs, lai viņš iet pie papīriem. Tas viss, lai iet pie papīrenītes. Viens nosprūdušais. Divi nosprūdušie. Vieni papīreni. Un viens ir šitas. Sarkanība bija sarkanījiem. Bezkrāsainiem pie bezkrāsainījiem. Ja aizmirsis uzslēgt zoom out. Rekurīt, ka es sazāģēju viņu uz poku ceļu. Es redzu, tur ir divas pagals, kurām man būs jāpiebrauc pakaļ. Rekur. Tā, šitās. Turienēs jāizlien vēl būs nedaudz tur. Jāuzlien jau kurā gadījumā augšā. Jā, es tur nebija pareizi izdomājis. Bet nu labi, tagad zināšu uz priekšdienā. Priekšdienām zināšu, kā labāk varbūt vajag tajos gadījumos darīties. Šitie ir eglītes.
Tās es arī salieku uzreiz kopā priedi, jo viņas nav daudz. Nevis viņas ar to krāsiņu pret sevi. Un ir labi.
Nu ko, 3 naktas esmu pastrādājis. Un šito forward darīt. John Deere salāpst, 10. Nu, pa lielam ir tā, kad te vēl palika nepilni 200 kubi. Kolēģis pabeigs viņas šodien. Un es braucu mājiņās, no te 3 stundas vēl kā līdz mājiņas beigām ir, bet lai viņiem pilna diena sanāktu. Es pārējos nogabalos un tā. Šitā tā krautuvīte izskatās. Un te dabūja vēl laist baļķis virsū, bet viņi redz šķērskoki. Šķērskoki normāli ir. Tā kaut kā šitie ir parastie baļķi. Jā. Šitie jau ir lielie krūtie baļķi. Viņš te uz āri ir, tāpēc, ka reliefs neļauj, uzreiz kalns ir. Bet smagais var pabraukt garām. Šonakt jau bija jau viens pabraucis. Tā kā atbrauc pēc apaļiem kokiem. Nu, un es jau, rītdien pēcpusdieniņā servis šitajām sprauslu atvedīs. Sprauslu jāsamaina vienu. Jo tā beigās, jauda nav normāli, tas, ka viens sprauslu džupā. Un tā kaut kā, un tad domāju arī, ka pēcpusdienā varbūt kaut ko var pazāģēt nedaudz. Un tad jau sāksies dienas zāģēšanas.